Tornis tika uzcelts, lai izturētu bombardētājus, viesuļvētras un vissliktāko, ko Atlantijas okeāns varētu tam uzmest. Taču kādā janvāra naktī 1961. gadā Teksasas Tornis 4 sabruka bez brīdinājuma, paņemot līdzi visus 28 vīriešus, kas tajā atradās. Jau no paša sākuma jūrnieki to bija iesaukuši par veco drebelīgo. Daži uzskatīja, ka konstrukcija bija nolemta bojājai jau no brīža, kad tā pameta sauso doku. Citi čukstēja par padomju traļariem, kas klaiņoja tuvumā, un par to, vai augstā kara noslēpumi lika apkalpēm palikt uz klāja ilgi pēc tam, kad drošība jau bija zudusi. Ģimenes palika bez atbildēm, tikai baumas, minējumi un skumjas. Vai torni iznīcināja vētra, liktenīgas inženiertehniskas kļūdas vai kaut kas daudz slepenāks? Gada 1. augustā Masačūsetsas Tehnoloģiju institūta Linkolna laboratorijas pētnieki izdeva ziņojumu par to, kā atklāt padomju tālās darbības bumbvedējus, pirms tie sasniedz Amerikas gaisa telpu. Tolaik ASV paļāvās uz sauszemes radaru, ar radaru aprīkotu lidmašīnu un jūras spēku novērošanas kuģu kombināciju, kas atradās Atlantijas okeānā. Visiem šiem risinājumiem bija ierobežojumi. Lidmašīnas varēja palikt gaisā tikai dažas stundas vienlaikus. Kuģi varēja pārklāt lielus attālumus, taču tie bija ievainojami laikapstākļu un mehānisku bojājumu dēļ. Linkolna laboratorija piedāvāja drosmīgu alternatīvu. Fiksētas radiolokācijas stacijas, kas izvietotas jūrā uz seklām sēkļiem, apmēram 80 līdz 100 jūdzes no ASV piekrastes. Teksasas torņi izskatījās kā naftas platformas Meksikas līcī, kas jau bija ierasta ainava 1950. gadu sākumā. Šīs radiolokācijas platformas bija pastāvīgi nostiprinātas jūras gultnē un varēja atrasties savā vietā gadiem ilgi, nodrošinot stabilu tāldarbības radiolokācijas pārklājumu. Tas nebija tikai tehnisks eksperiments, tas bija tieši saistīts ar kodola stratēģiju. 1950. gadu sākumā padomju bumbvedēju lidmašīnām, piemēram Tupolev Tu-95 bērs, bija pietiekams darbības rādijus, lai šķērsotu Arktiku un uzbruktu Amerikas pilsētām. To laikus atklāt, lai varētu palaist un pārtvert, bija izšķiroši svarīgi, un katra minūte bija no svara. Pēc Pearl Harboras 1941. gadā tālās darbības atklāšana kļuva par augstu prioritāti. Gaisa aizsardzības pavēlniecība būvēja tālo agrīnās brīdināšanas līniju pāri Aļaskai, Kanādai un Grenlandai, lai atklātu Arktikas draudus. Taču pieejas no Atlantijas puses bija neaizsargātas. Augstlidojošos bumbvedējus varēja izsekot, taču zemu lidojoši lidaparāti zem 500 pēdām uz radara parādītos tikai tad, kad tie jau būtu diezgan tuvu saviem mērķiem. Teksasas torņi bija paredzēti, lai aizpildītu šo robu. Torņa radari tika izveidoti tā, lai tieši pieslēgtos Sage tīklam, modernai lielu datoru sistēmai, kas apkopoja datus no daudzām vietām. Lai automatizētu un pātrinātu pretgaisa aizsardzības izsekošanu un pārtveršanu, aizstājot lēnākos balss sakarus ar zemes kontrolieriem. Ambiciozais augstā kara plāns paredzēja 5 radaru torņus, kas tika nostiprināti uz Ziemeļatlantijas sēkļiem, lai paplašinātu ASV radaru pārklājumu par 100 jūdžu jūrā, nodrošinot līdz pat 30 minūšu iepriekšēju brīdinājumu par padomju bumbvedējiem. Jūras spēki uzraudzītu projektēšanu un būvniecību, bet gaisa spēki tos eksploatētu. Tika izveidots konsultantu un inženieru konsorcijas kopā ar Vučolas okeanogrāfijas institūtu, kas nodrošinātu būtiskus vēja un viļņa datus skarbajiem apstākļiem šajās vietās. Līdz 1954. gada 1. oktobrim inženiertehniskais pētījums apstiprināja, ka torņi ir tehniski realizējami, un tādējādi Teksasas torņa programma pārgāja no ieceres uz būvniecību. 2 arhitektūras un inženieru firmas tika ieceltas torņu projektēšanai. Abām bija pieredze jūras inženierijā, taču ne šāda mēroga projektos. Projektēšanas uzdevums teorētiski bija vienkāršs, bet praksē sarežģīts. Uzceliet fiksētu radara staciju Atlantijas okeānā, pietiekami stipru, lai izturētu viesuļvētru spēka vējus un lielas viļņus, bet pietiekami vieglu, lai to varētu būvēt sekcijās un aizvilkt līdz paredzētajai vietai. Ziemas vētras Atlantijas okeānā viegli var radīt 10 metru augstus viļņus. Viesuļvētras vasarā un rudenī var radīt vējus līdz aptuveni 120 jūdzēm stundā, un viļņi, kas pārsniedz 15 metrus dziļā ūdenī, nav nekas neparasts.
Tika izstrādāta 3-stūrveida tērauda platforma ar 55 metru garām malām, kas balstās uz 3 dobiem tērauda balstiem, kur diametrs ir gandrīz 4 metri, piepildītiem ar betona odarējumu un pastiprinātiem ar tēraudu. Katrā balstā atradās degvielas tvertnes, ūdens uzglabāšanas un apkalpošanas caurules. Vienā balstā bija jūras ūdens ieplūde un atsāļošanas iekārta dzeramā ūdens iegūšanai. Katra torņa svērtu vairāk nekā 6000 tonu un paceltos gandrīz 105 metru augstumā no jūras gultnes līdz radara kupoliem, kas ir aptuveni 30 stāvu ēkas augstumā. Platformas klājas atrastos 20 metrus virs ūdens līnijas, pietiekami augstu, lai atrastos virs lielākās daļas viļņu, bet joprojām pakļauts vislielākajiem viļņiem. 3 kājas nodrošinātu stabilitāti, vienmērīgi sadalītu slodzi un samazinātu būvniecības apjomu salīdzinājumā ar 4 kāju platformu. Taču 3-stūrveida izkārtojums nozīmēja arī to, ka ja viena puse tika vājināta, spriegumi varēja ātri pāriet un pastiprināties visā konstrukcijā. Būvniecība tika plānota 2 posmos. 3-stūrveida platformas klāji tiktu uzbūvēti sausajā dokā, jau aprīkoti ar radara torņiem, dzīvojamām telpām un aprīkojumu. Kājas tiktu izgatavotas kā garas dobas caurules ar iekšējiem stiprinājumiem. 2. un 3. torņa kājas tika integrētas platformā sausajā dokā, lai visu konstrukciju varētu vilt uz jūru. Pēc tam kājas varēja nolaist un iedzīt jūras gultnē, lai nostiprinātu konstrukciju. 4. tornis atrastos daudz dziļākā ūdenī, apmēram 56 metru dziļumā, salīdzinot ar 17 metriem 2 tornim un 26 metriem 3 tornim. 2. un 3. torni varēja uzstādīt vienkāršākā un izturīgākā veidā. Jūras spēki nolēma, ka 4. tornis būs jāmontē jūrā. Teksasas torņa programma pārgāja būvniecības fāzē 1950. gadu vidū. Katrs no 3 torņiem tika pabeigts pa nedaudz atšķirīgu ceļu, un problēmas ar 4. tornis bija redzams jau no paša sākuma. Teksasas 2. torņa būvniecība sākās Betlehems stila kuģu būvētavā Kvinsijā, Massachusettsā, sausajā dokā, kur tā 3 kājas tika piestiprinātas pie 3-stūrveida platformas. Pēc izgatavošanas visa konstrukcija tika izpeldināta kā vienots veselums un nogādāta uz tās atrašanās vietu vairāk nekā 86 jūras jūdzes no Keipa Koda. Kājas tika nolaistas aptuveni 17 metru dziļumā ūdenī, un konstrukcija tika iedzīta aptuveni 19 metrus jūras gultnē. Tā kā kājas bija apraktas dziļāk nekā bija ūdens dziļums, tornim bija stabils un drošs pamats. 2. tornis sāka darboties 1955. gadā, un tā izmaksas bija $12,3 miljoni. Tas bija koncepcijas pierādījums. Funkcionējoša jūras radara platforma, kas pastāvīgi nostiprināta jūras gultnē ar dzīvojamām telpām un radara aprīkojumu. 3. tornis atradās aptuveni 57 jūras jūdzes uz dienvidu austrumiem no Nantaketas, apmēram 26 metru dziļumā. Tā kājas bija garākas, 61 metrs, taču būvniecības metode bija tāda pati. Kājas un platformu uzbūvē kopā sausajā dokā, tad visu konstrukciju uzpeldina un novieto paredzētajā vietā. Tā tika pabeigta 1957. gada maijā un izmaksāja nedaudz vairāk par $10 miljoniem. Tās kājas tika iedzītas apmēram 18 metrus jūras gultnē, lai nodrošinātu stabilu pamatu, līdzīgi kā 2. tornim. Teksasas 4. tornis bija sarežģītāks. Tas atradās apmēram 55 jūras jūdzes uz dienvidiem no Longailendas un 74 jūras jūdzes uz austrumiem no Ņūdžersijas. Ūdenī, kura dziļums bija gandrīz 55 metri, kas ir vairāk nekā 2 reizes dziļāk nekā pārējām 2 platformām. Šāds dziļums nozīmēja daudz garākas kājas, apmēram 77 metri kopumā. Lai izturētu papildu slodzi, inženieri pievienoja 3 līmeņa tērauda šķērssaites, kas izvietotas pa kāju iegremdēto daļu. Uzstādīšana bija pilnīgi atšķirīga. Tā vietā, lai vilktu platformu un kājas kā vienu veselu, 4. torņa kājas, jeb veidne, izveda horizontāli un pēc tam jūrā pacēla vertikāli, izveidojot 3 kāju. Platforma tika iepeldināta starp tām. Bārti aizvērās, lai satvertu kājas, un visa konstrukcija tika pacelta vajadzīgajā pozīcijā. Jau no paša sākuma torņa 4 konstrukcija uzrādīja satraucošas vājuma pazīmes. 1957. gadā, velkot to uz tā aprašanās vietu, stiprs jūras vilnis salieca un pat salauza dažas no diagonālajām saitēm.
Tā vietā, lai vilktu konstrukciju atpakaļ uz sauso doku, apkalpe mēģināja to salabot jūrā. Kad kājas beidzot tika paceltas un piestiprinātas pie platformas, tās noskrāpēja tēraudu un atstāja dziļas iedobes. Apmēram 25 cm dziļas un gandrīz 2 metrus platas. Tieši tur, kur A un B kājas bija vērstas pret krastu. Bojājumi bija redzami, un redzama bija arī cita problēma. Kājas bija iestiprinātas tikai apmēram 5,5 metrus jūras gultnē. Salīdzinājumam 2 un 3 tornis bija iedzīti vairāk nekā 18 metrus smiltīs. Šī atšķirība nozīmēja, ka 4. torņa pamats bija daudz seklāks un daudz mazāk stabils. Uz papīra tas izskatījās kā iespaidīga cietoksnis. Patiesībā tas jau no paša sākuma slēpa sevī vājības. Līdz 1957. gada beigām Teksasas torņi vairs nebija tikai prototipi. Apkalpes jau atradās uz vietas, sistēmas darbojās, un radara dati tika nosūtīti atpakaļ uz Sauszemi. Ideja par radara platformām jūrā bija kļuvusi par realitāti, taču īstenībā tās izrādījās mazāk stabils un uzticams nekā solīja plāni. Katrs tornis darbojās kā maza, izolēta jūras bāze. Tajā bija dzīvojamās telpas, 75 ierindas karavīriem un 8 virsniekiem, ar kambīzi, ēdamzāli, medicīnas punktu un atpūtas vietām. Zemākajā klājā atradās tvertnes, sūkļi un apkopes aprīkojums, bet augšējos klājos bija radara un sakaru stacija. Apkalpes mainījās garās maiņās, bieži uzturoties vairākas nedēļas. Krājums un maiņas apkalpe piegādāja ar kuģi vai helikopteru. Sākumā šos reisus veica pāviedotais krasta apsardzes skuters New Bedford, cilvēkus uz klāju paceļot ar celtni un virtuļveida personāla grozu, kas mierīgā jūrā šķita ērts, bet viņainā laikā atgādināja atrakciju parka braucienu. Vēlāk šo darbu pārņēma helikopteri, piemēram H-21 Workhorse un Sikorsky S-61, kas vienā reizē varēja pārvietot līdz 28 cilvēkiem. Nestatoties uz skarbajiem, trokšņainajiem un drebinošajiem Ziemeļatlantijas apstākļiem, jūrnieki izveidoja savas ikdienas rutīnas. Cepot svaigu maizi, no ierobežotiem produktiem gatavojot maltītes un atrodot nelielus rituālus, lai uzturētu morāli savā peldošajā priekšpostenī. Torņi tika būvēti, lai radara pārklājumu paplašinātu dziļi Atlantijas okeānā, un viņi šo uzdevumu veica diezgan labi. Radari varēja pamanīt lielus lidaparātus, piemēram B-47, lielā augstumā, aptuveni 200 jūras jūdžu attālumā. Taču zemā augstumā sistēmai bija grūtības. Lidaparāti, kas lidoja aptuveni 150 metru augstumā virs ūdens līmeņa, bija redzami tikai 50 jūras jūdžu attālumā. Tas radīja nopietnu aklo zonu zema lidojuma bumbvedēju uzbrukumiem, tieši tam, kam torņi bija paredzēti, lai novērstu. Gaisa agrīnās brīdināšanas lidmašīnām joprojām bija jāpatrulē un jāaizpilda tās zonas, ko torņi nespēja pārredzēt. Pat tad, kad radari darbojās, datu nogādāšana atpakaļ krastā bija vēl viens izaicinājums. Torņi bija paredzēti, lai informāciju tieši nodotu Sage datoru sistēmai, taču modernizācija kavējās. Tikmēr operatoriem lielāko daļu informācijas nācās nodot pa vecam, ar balsi pa radio. Vasaras laikapstākļi radīja papildu grūtības. Pēkšņas temperatūras izmaiņas izkropļoja radara signālus, pārpildot ekrānus ar viltus atbalstīm un viltus lidaparātiem. Vietas 3-stūrveida klājā bija maz. 3 radara kupoli, vairāki sakaršķīvi un smagas antenas, visi sacentās par vietu. Zem tiem operatori strādāja šaurās radara telpās, kas bija karstas, trokšņainas un nepārtraukti drebēja no dīzeļģeneratoriem, rotējošām antenām un nemierīgās jūras kustības. Ar tik daudz iekārtām, kas bija saspiestas tik tuvu kopā, elektromagnētiskie traucējumi bija neizbēgami, un rezultātā sistēma bieži vien bija neusticama tieši tad, kad tā bija visvairāk nepieciešama. Viena no lielākajām problēmām bija kustība, ar kuru inženieri rēķinājās, bet kuru nekad nevarēja pilnībā novērst. Torņi bija fiksēti, taču dažas vētras lika tiem šūpoties un vibrēt. Šī drebēšana notika tik bieži, ka gaisa spēku apkalpes iesauca 4. tornis par veco trīcekli. Tas nebija tikai neēti apkalpei. Radariem bija nepieciešama stabila platforma, lai tie darbotos pareizi. 4. tornim šī problēma bija vēl nopietnāka. Dziļāks ūdens nozīmēja, ka tā garās kājas locījās vēl vairāk. Saklais pamats nozīmēja vājāku sakeri ar jūras dibeni. Būvniecības laikā radušies bojājumi atstāja vājas vietas, kas pastiprināja vibrāciju.
Līdz 1958. gada beigām, tikko gadu pēc pabeigšanas, 4. tornis jau uzrādīja lielāku konstrukcijas spriegumu nekā bija gaidīts. Līdz 1958. gadam Teksasas torņi bija uzbūvēti un darbojās, taču viņus vēl gaidīja visgrūtākais pārbaudījums. Ziemeļatlantija ir skarba, un gada laikā vētras skars 4. tornis, atklājot, cik trausls patiesībā bija tā projekts un būvniecība. 1958. gada 24. augustā NOAA pamanīja tropisko vētru aptuveni 260 jūras jūdzes uz austrumiem, ziemeļaustrumiem no Miami. Dažu dienu laikā tā pastiprinājās par viesuļvētru Deiziju ar vēja ātrumu līdz 120 mezgliem, kas ir aptuveni 140 jūdzes stundā. Deizija gandrīz tieši pārgāja pāri 4 tornim. Vētra atnesa viļņus, kas pārsniedza 15 metrus augstumā, un vējus, kas bija stiprāki nekā tornis bija paredzēts izturēt. Kad Deizija bija pārgājusi, Nirei pārbaudīja torni. 15 metrus augsti, viļņi var izmest tērauda kravas kuģi kā rotaļlietu. Tornis nevis šūpojas līdzi viļņiem, bet saņem visu triecienu tieši frontāli. Katrs vilnis iedzen spriedzi balstos. Atkal un atkal. Tas ir tas pats modelis, ko es atklāju stāstos par ūdenslīniju. Okeāns spiež katru konstrukciju, katru konstrukcijas risinājumu un katru cilvēku līdz pašai robežai. Nirei atrada vaļīgu stiprinājumu 20 metru līmenī AB pusē, tajā pašā pusē, kas tika bojāta būvniecības laikā. Stiprinājums neturējās stingri. Jūras spēki izsauca atpakaļ sākotnējo būvuzņēmēju, lai veiktu remontu. Pirms darbi varēja tikt pabeigti 4 tornis ziemā. No 1958 līdz 1959 gadam pārdzīvoja vēl 5 vētras ar vēja ātrumu līdz 90 jūdzēm stundā un viļņiem līdz 10 metriem. Remontdarbi tika pabeigti tikai 1959. gada maijā. Pēc tam Nirei ziņoja, ka torņa kustība acīm redzam bija samazinājusies. Šobrīd tas šķita stabils. Šī stabilitāte neilga. 1960. gada janvārī 4. torņa apkalpes ziņoja par dīvainām skaņām un tā saukto anomālo kustību, kas pārsniedza ierasto drebēšanu, pie kuras viņi bija pieraduši. Tika pavēlēta vēl viena Nirei pārbaude. Līdz februārim Nirei apstiprināja, ka AB tlaknē gan 8 metru, gan 23 metru dziļumā ir vēl vairāk atbrīvojušās stiprinājuma detaļas, kas liecināja, ka tās pašas vājās vietas bija atgriezušās, neskatoties uz iepriekšējiem remontdarbiem. Gaisa spēki atkal piesaistīja vienu no sākotnējiem projektēšanas uzņēmumiem, lai novērtētu konstrukciju. Viņu spriedums bija nepārprotams. Bez tūlītējas pastiprināšanas 4. tornis varētu neizturēt pat šo gadu. Galvenais inženieris brīdināja, tā ir ārkārtas situācija. Ja mēs neko nedarīsim ar šo torni, mēs to varam zaudēt, ja līdz 1. augustam nekas netiks izdarīts. Inženieri ierosināja pievienot X veida tērauda krusteniskās saites tieši virs ūdens līnijas, lai nostiprinātu balstus. Tas bija liels darbs, kura izmaksas pārsniedza $500,000, kas bija gandrīz 5% no sākotnējā būvniecības budžeta. Darbi tika pabeigti 1960. gada augustā, un projektēšanas inženieri apliecināja, ka 4. tornis ir atguvis savu sākotnējo izturību. Viņi teica, ka tas atkal var izturēt vējus līdz 125 jūdzēm stundā un viļņus līdz 11 metriem augstumā. Taču jau pēc nepilna mēneša vēl viena vētra pārbaudīja šos apgalvojumus. 1960. gada septembra sākumā viesuļvētra Donna šķērsoja Atlantijas okeānu un sasniedza 4. kategorijas stiprumu ar vēja ātrumu 140 jūdzes stundā Floridas Kīsalās, vājinoties virzoties uz ziemeļiem, taču joprojām saglabājot milzīgu spēku. Gaisa spēku komandas centrs atcerējās Deiziju un evakuēja visus no 4. torņa pirms Donnas ierašanās, kas izrādījās pareizs lēmums. 1960. gada 12. septembrī viesuļvētra Donna skāra torni ar vēja ātrumu līdz 130 jūdzēm stundā un viļņiem, kas pārsniedza 15 metrus augstumā. Viesuļvētra iznīcināja augšējo tiltiņu kopā ar zemklāja esošo apkopes platformu, kuru Nirei izmantoja pietrivei, un smagi sabojāja daļu no jaunās virs ūdens esošās stiprinājuma konstrukcijas. Kad Nirei novembrī atgriezās, viņi konstatēja arī nopietnas bojājumus zemūdens stiprinājumos, kas atkal bija koncentrēti AB plaknē augšējos līmeņos. 1959. gada remonts nebija izturējis, un 1960. gada stiprinājums jau bija bojāts.
Tornis bija nonācis bojājumu, remonta un atkārtot bojājumu ciklā, kas ar katru vētru sezonu kļuva arvien ātrāks. Līdz 1960. gada beigām galvenās bažas vairs nebija par radaru un sakariem, bet gan par to, vai apkalpēm ir droši atrasties 4. tornī. Atšķirībā no 2 un 3 torņa, kas atradās seklākā ūdenī, 4 tornim problēmas sākās jau no tā uzbūvēšanas dienas. Tā seklie pamati, bojātās stiprinājuma konstrukcijas un pastāvīgie triecieni no dziļūdens vētrām to visu laiku pakļāva briesmām. Gaisa spēki un jūras spēki varēja salabot dažas konstrukcijas daļas, taču viņi nevarēja mainīt skarbos apstākļus, kuros tas atradās. Līdz 1960. gada beigām vīri, kas atradās 4 tornīs, saprata, ka tas vairs nav stabila būve, kādai tai bija jābūt. Pēc viesuļvētras Donnas platforma bija saliekta un bojāta, stiprinājumi izlocīti, plaisas paplašinājušās un augšējais tiltiņš norauts. Gaisa spēki samazināja apkalpes sastāvu no vairāk nekā 80 līdz tikai 28 cilvēkiem. Puse gaisa spēku personāla darbojās ar radaru, otra puse bija civilie līgumdarbinieki, kas turpināja salabot konstrukciju. Misija bija mainījusies no agrīnas brīdināšanas uz izdzīvošanu. Dzīve uz torņa kļuva arvien skarbāka ar katru nedēļu. Vētras šūpoja torni tik spēcīgi, ka metinātāji gandrīz nespēja noturēt savas metināšanas degļus stabili. Vīrieši tika izsisti no līdzsvara bez brīdinājuma. Ziemas jūra sasaldēja klājus, padarot pat ikdienišķus darbus bīstams. Kapteinis Gordons Palants skaidri apzinājās risku. Viņš vairāk kārt pieprasīja evakuāciju, brīdinot, ka tornis ir pārāk nestabils, lai izturētu ziemu. Katrs pieprasījums tika noraidīts. Krasta komandieri baidījās, ka atstājot to tukšu, padomju zvejas trauleri, kurus turēja aizdomās par stiegošanu, varētu ieņemt šo vietu. Tiem, kas vēl bija uz klāja, tas nozīmēja vienu lietu. Viņiem nācās pārdzīvot Ziemeļatlantijas ziemu uz vecās drebelīgās. Šis ir tas brīdis, ko es atpazīstu no tik daudziem citiem katastrofu gadījumiem. Vīri iekšā redz, kas tuvojas, bet lēmumu nepieņem viņi. Kad brīdinājumi tiek ignorēti, atpakaļskaitīšana turpina ritēt, līdz diemžēl tiek sasniegts punkts, no kura vairs nav atpakaļceļa. Svētdien, 1961. gada 15. janvārī, laika apstākļi pasliktinājās. Līdz rītam vēja ātrums pārsniedza 60 mezglus, un viļņi sasniedza 9 metru augstumu. Tornis sāka vērties un šūpoties vēl nepieredzēti satraucoši. Plikstāt 16:00 kapteinis Pellins piezvanīja krastā, lai ziņotu, ka viņa prāt vēl viena stiprinājuma detaļa ir salūzusi. Viņš brīdināja, ka ja vējš mainīsies, visa konstrukcija varētu sabrukt. Pēc dažām minūtēm viens no darbuzņēmējiem pamanīja pusmetru garu plaisu vienas kājas pamatnē. Viņi cerēja izturēt līdz rītam, kad varētu ierasties helikopteri. Taču vētra tikai pastiprinājās. Līdz vakaram viļņi sasniedza vairāk nekā 11 metru augstumu, bet vējš pūta ar ātrumu virs 85 mezgliem. Kapteinis Pīlens piezvanīja sievai pēdējo reizi, sakot, ka aviācijas bāzes kuģis USS Wasp jau ir ceļā. Plaksta 19:15 darbuzņēmējs Henrijs Šuts par rāciju nodeva savus pēdējos vārdus. Mans nākamais zvans būs no Wasp vai no jūras. Šie vārdi ir biedējoši, nevis panikā, bet pārliecināti. Kad vīrietis runā tādā veidā, tas nozīmē, ka viņš jau ir izvērtējis izredzes, un tās nav pietiekams. Tā nav bailes, bet samierināšanās. Kluss atzinums, ka cilvēka griba un inženierija ir sasniegušas savu robežu. Viņu vārdi ir mazāk kā vēstījums un vairāk kā spriedums, kas parāda, kā vīri uz klāja saprata gaidāmā neizbēgamību, jau ilgi pirms okeāns to padarīja acīm redzam. 5 minūtes vēlāk 4. torņa radara signāls pazuda no kutera New Bedforda ekrāna. Kad apkalpe paskatījās uz horizontu, tornis bija pazudis. Atlantijas okeāna aprīts. Kad 4. tornis pazuda no radara, reakcija bija tūlītēja, taču tie paši nežēlīgie apstākļi, kas nogāza platformu, padarīja glābšanu gandrīz neiespējamu. Kuteris New Bedforda, kas jau atradās norādītajā rajonā, pa radio ziņoja, ka Teksasa 4 ir apgāzusies. Citas jūras spēku vienības steidzās uz notikuma vietu, un dažu stundu laikā jūrā atradās 5 kuģi. Lidmašīnu bāzes kuģis USS Wasp un iznīcinātāji FT Berry, Norris, Lloyd Thomas un McCaffrey. Laikapstākļi viņa pūliņus padarīja gandrīz veltīgus. Vējš joprojām pārsniedz 80 mezglus, jūra turpināja celties un redzamība bija slikta. Helikopteru operācijas no USS Wasp bija jāatliek. Kad apstākļi nedaudz uzlabojās,
kuģis pārmeklēja vietu, kur bija atradusies tornis. Uz virsmas gandrīz nekas nebija palicis. Apkalpes atrada sasistu mazo motorlaivu, peldošu madraci un izkaisītus gružus. Viss ūdens bija bieza dīzeļdegvielas un benzīna kārta, taču neviena pašu platformas daļa nebija redzama virs viļņiem. Sākumā cilvēki brīnījās, vai kāds ir izdzīvojis nogrimušajā konstrukcijā. Zemūdeņu jūrnieki un nirēji zināja gadījumus, kad gaisa kabatas bija ļāvušas cilvēkiem izdzīvot vraka iekšpusē vairākas stundas. Iznīcinātājs McCaffrey ar sonāru uztvēra vājus metāliskus klauvējienus, kas liecināja, ka kaut kas vai kāds vēl varētu būt dzīvs. Jūras spēku nirēji no seklūdens komandām devās iekšā, neskatoties uz risku strādāt ap sabrukušu 7000 tonu smagu tērauda konstrukciju. Patiesībā laikapstākļi galvenokārt ietekmē virsmu, un jo dziļāk nirējs nolaižās, jo mazāk viņš izjūt vētru. Viņi atrada vraku lielākoties neskartu, guļam paralēli ūdens virsmai, ar robainām malām tikai 6 metru dziļumā zem ūdens līnijas. Virsmas apstāti šajā dziļumā bija pārāk bīstami. Lieli savīti sīs, nestabili gruveši un iespēja, ka viss var sabrukt, padarīja jebkādu meklēšanu neiespējamu. Vēlāk uz Vospu tika atvesti civilie nirēji, lai palīdzētu, taču arī viņi nespēja atrast drošu veidu, kā pārmeklēt vraka iekšpusi. Galu galā izdzīvojošo nebija. Nākamajā dienā, 16. janvārī, helikopteri pamanīja ķermeni, kas peldēja netālu no vraka. To izcēla McCaffrey un identificēja kā gaisa spēku vecāko seržantu. Tika pamanīts vēl viens ķermenis, taču tas tika pazaudēts, pirms to izdevās izcelt. Neskatoties uz plašajiem meklējumiem, citus mirstīgos atlieku nebija iespējams atrast. Teksasas torņa numur 4 vīri gandrīz noteikti tika iemesti jūrā bez brīdinājuma, kad konstrukcija sabruka. Šādos salstošos apstākļos un 85 mezglu stiprā vējā izdzīvot atklātā okeānā nebūtu iespējams ilgāk par dažām minūtēm. Nirēji turpināja pārbaudīt vraku un atrada visus 3 pamatus, joprojām iegremdētus jūras dibenā. Viņi redzēja, ka A un C kājas bija salūzušas tieši virs to pamatnes. Viņi arī pamanīja, ka B kāja bija saliekusies pie pamatnes, bet nebija salūzusi. Tas parādīja, ka kājas sabojājās to vājākajos punktos, kas atbilda gadiem ilgušiem uzkrātiem bojājumiem un milzīgajam janvāra vētras spēkam. Visi 28 vīrieši, kas atradās uz 4. torņa, tika oficiāli pasludināti par pazudušiem jūrā. Dažu nedēļu laikā izmeklētāji sāka jautāt, vai Teksasas tornis numur 4 bija pareizi projektēts, būvēts un uzturēts. 1961. gada 3. maijā Senāta gatavības izmeklēšanas apakškomiteja rīkoja publiskas uzklausīšanas Vašingtonā un izsauca jūras spēku inženierus, gaisa spēku virsniekus, līgumslēdzējus, nirējus un projektētājus. Liecinieki norādīja, ka tornis 4 nebija tāds kā torņi 2 un 3, jo tā kājas bija iegremdētas tikai apmēram 5,5 metru dziļumā, nevis 18 metru dziļumā kā pārējiem torņiem, kas padarīja to mazāk stabilu. Dokumenti liecināja par būvniecības laikā radītiem bojājumiem, tostarp apmēram 25 cm lieliem iedobumiem AB kājās un salauztām stiegrojuma saitēm vēl pirms torņa pabeigšanas. Zemūdens stiegrojuma saites bieži izmantoja tapas savienojumus ar pārmērīgi lielām pielaidēm, kas pēc vētrām kļuva vaļīgākas, un viens no būvuzņēmējiem pilnībā iebilda pret tapas savienojumiem. Pēc vētrām remontdarbi vienmēr tika veikti AB kājas krastam vērstajā pusē, kas bija bojāta jau no paša sākuma. Cilvēki nebija vienisprātis par 1960. gada virsūdens X veida stiegrojumu. Daži apgalvoja, ka tas palielināja viļņu radīto slodzi un sviras efektu uz pamatiem, kamēr citi uzskatīja, ka tas atjaunoja nepieciešamo stingrību. Izmeklētāji noskaidroja, ka sabrukums notika tāpēc, ka apakšējie stiprinājumi un stiegrojums pastāvīgi plaisāja, un ļoti nemierīgā jūra situāciju vēl vairāk pasliktināja. Jūras spēku kapteinis Elbers tam piekrita, sakot, ka viļņi izliec konstrukciju vairāk nekā tā bija paredzēta, un sākotnējiem standartiem vajadzēja būt stingrākiem. Izmeklēšana pievērsās jautājumam, kāpēc apkalpes palika uz torņa pat pēc atkārtotiem aicinājumiem evakuēties. Kapteinim Gordonam Pellinam bija pilnvaras dot rīkojumu par ārkārtas evakuāciju, taču, kad sākās vētra, cilvēkus evakuēt vairs nebija iespējams. Viņa lūgumi evakuēt apkalpes pirms vētrām tika noraidīti.
Gaisa spēku vadība baidījās, ka tukšs tornis piesaistīs tuvumā esošos padomju zvejaskuģus. Tāpēc radara misija turpināja, pat ja starpkontinentālās balistiskās raķetes jau samazināja tā nozīmi. Izskatās, ka drošība tika pretstatīta stratēģijai un uzvarēja stratēģija. Tā ir tendence, ko esmu redzējis daudzos šī kanāla stāstos. Lēmumi, kas pieņemti sanāksmi telpās izmaksu, lepnumu vai stratēģijas dēļ, var saglabāties dokumentos gadu desmitiem, bet jūrā tie sabrūk vienā mirklī. Šoreiz cena bija pats tornis un dzīvības, ko tas pasargāja. 2 mēnešus pēc sabrukuma prokurori izvirzīja apsūdzības pulkvedim Banksam, gaisa aizsardzības sektora pienākumu izpildītājam, majoram Shepardam, 4604. gaisa atbalsta eskadriļas komandierim un majoram Starkam, izpildvirsniekam, par vainīgu nolaidību, netīšu nonāvēšanu un 92. panta pārkāpumu, pienākumu nepildīšanu. Prokurori apgalvoja, ka virsnieki ignorēja brīdinājumus un neevakuēja apkalpi. Savukārt aizstāvība norādīja, ka neviens inženiertehniskais ziņojums torni neatzina par nedrošu un ka evakuācija vētras laikā nebija praktiska. Pēc vairākiem mēnešiem visi 3 virsnieki tika attaisnoti. Pēc sabrukuma uzmanība tika pievērsta vēl apkalpotajiem 2. un 3. torniem. Jūras spēki steidzīgi veica pārbaudes, izmantojot sākotnējos projektēšanas uzņēmumus, neskatoties uz diskusijām, un apsekojumi nekonstatēja nekādus tūlītējus konstrukcijas bojājumus. Gaisa spēki pievienoja jaunas avārijas evakuācijas kapsulas, kurās varēja izmitināt 7 cilvēkus ar 15 dienu krājumiem, taču tās nekad netika pārbaudītas reālos apstākļos. Pat ar to cilvēku uzticība programmai bija zudusi. Līdz 1962 gadam patruļu lidmašīnas ar tālās darbības radariem lika stacionārajiem torņiem šķist novecojušiem, un Kubas raķešu krīze 1962 gada oktobrī parādīja, ka galvenie draudi ir tālās darbības raķetes, nevis bumbvedēji. 1963 gadā ASV gaisa spēki deva rīkojumu slēgt Teksasas torņus. Otrais tornis tika izņemts no eksploatācijas 1963 gada janvārī. Tā kājas tika uzspridzinātas un platforma nogrima, nevis peldēja, kā bija plānots. Trešais tornis tika izņemts no eksploatācijas 1963 gada martā, ievērojot papildu drošības pasākumus. Un 1964 gadā apkalpes nogrieza tā kājas un uzpeldināja platformu krastā demontāžai. Līdz 1964 gada augustam Teksasas torņu programma bija oficiāli beigusies.